Labvakar, cienējamās dāmas un godājumie kungi, un, protams, arī vispārējie klātesošie. Vai jums kādreiz pirms kāda notikuma, pasākuma, varbūt kaut kāda vienkārši sīkā mirkļa, ir radusies iedoma, kā tas izskatīsies, kas notiks, un varbūt kaut kas interesants būs, varbūt jūs būsiet vienkārši tur zvaigzne, zina kā. Un beigās, realitātē redzat, kas notiek īstenībā. Tad, mans kurs, protams, D10, vēlas jums parādīt, kāds bija mūsu iedomas un arī realitāte mirkļos, kad mēs, piemēram, atnācām uz skolu vai kaut kādā. Tad, mēs sākam ar to, ka mēs parādīsim, kādas bija mūsu iedomas pirmajā skolas dienā. Un tagad, kā tas īstenībā bija realitātē. Un tagad mēs jums parādīsim, kā notika pirmās stundas iedomās. Bet tagad, kā tas notika īstenībā. Veselu 4 gadus, un stundās varbūt, ka telefonus mēs neizmantosim. Aini, vai tu lūdzu varētu nolikt telefonu? Nevarētu. Aini, lūdzu noliec telefonu. Paldies. Un tagad, protams, pirmās stundas pie datoriem. Iedomās. Bet kā tas notika realitātē? Jūs jau pamatskolā daudz esat mācījušies, lūdzu jums vots. Darbiņš šodien, kas jāizpilda, lūdzu, darbiņš pildam, spēlīts laukā, telefons nost, visu nost, pildam. Un kur gan tehnikumā bez stipendijas? Kurš gan negrib stipendiju? Pirmā, iedomas. Stipendija! Bet tagad kāds notiek realitātē. Un tagad iedomāsimies audzināšanas stundu. Es nezinu, varētu sākumā, ka aizlūkīt kāds. Jā. Bet tagad kā tas notiek īstenībā. Bet tagad aicināšu visus no D10 pateikties par uzmanību.